Kas gan var būt labāks par pašu dārza audzētiem tomātiem, gurķiem vai lociņiem? Un ja vēl galdā var celt gardu omleti, kas cepta no pašu kūti audzētu vistu olām? Tiem, kam ir piemājas saimniecība, droši vien ik pa laikam iešaujas prātā doma, kā būtu ar nelielu putnu saimi. Sacīts darīts, atliek vien saņemties un doties uz vietu, kur profesionāli tiek audzētas vistas. Viena no tādām ir Mārupes lauksaimniecības centrs, kas savulaik tik tiešām atradās Mārupē, bet kopš radās vajadzība paplašināties, pārcēlās uz Zaķumuižu. Šeit vistas netiek kautas, tikai audzētas. Mūsu vistiņas varētu būt labākas galvenais ar to, ka mēs viņas audzējam gan paši savām vajadzībām, gan klientu vajadzībām. Apmēram 50% vasarā no izaudzētām vistām mēs pārdodam iedzīvotājiem. Kā novērojuši Mārupes lauksaimniecības centra speciālisti, krīzes mudināti cilvēki vistas pērk vairāk, lai mājās vienmēr būtu svaigas olas. Visbiežāk pircēji izvēlas iegādāties 10 līdz 15 putnu. Tādējādi gan lielākām, gan mazākām saimniecībām gadā tiek pārdots no 20 000 līdz pat 40 000 cāļu. Tas nozīmē, ka dienā tiek nopirkts 200 līdz pat 300 putnu. Uzņēmuma nākotnes plānos ietilpst cāļu audzēšana vēl lielākos apjomos, jo pieprasījums ir diezgan stabils, kā arī pakāpeniska to vistu skaita palielināšana, kas aug brīvā dabā. Jo ir pilnīgi iespējams, ka jau pēc 2 gadiem Eiropas Savienībā mājputnu turēšana būros varētu tikt aizliegta. Mēs paplašinamies, pašlaik mums ir aizņemtas 5 kūtis, pēc 2 mēnešiem būs aizņemtas jau 8 kūtis, un mēs šo paplašināsim tieši vistas turētas brīvā turēšanā, brīvi staigā, brīvi ēd, laimīga vista, veselīga ola. Kā tad notiek vistu audzēšana? 2 reizes gadā diennakti veci un jau vakcinēti cāļi tiek atvesti uz uzņēmumu no Zviedrijas, jo šajā valstī putni ir augstas kvalitātes un brīvi no slimībām. Tie nonāk cāļu mītnē, kur pastāvīgi tiek nodrošināta apmēram 26 grādus augsta temperatūra, viegls apgaismojums un brīva pieeja barībai un ūdenim. Līdz pat 2,5 mēnešu vecumam cāļi tiek baroti ar koncentrātu, kas veicina augšanu, bet pēcāk pāriet uz barību, kas nodrošina attīstību. Bet šī brīdī ir viena īpatnība. Nedrīkst putnus pārbarot, jāseko putnu svaram, lai nerastos lieki tauku uzkrājuma astes rajonā. Tas var būt ļoti tāds nevēlams rezultāts dējai vistām, jo šos taukus nodedzināt, ja likvidēt pēc tam ir ļoti grūti, un vista ir apgrūtināta dēšanas process, un viņi nav tik ražīgi. Pēc tam vistas tiek vestas uz kūtīm, kur tās sāk dēt olas. Te ir viss, ko var uzlikt automātiski, automātiskā gaisma. Viņi guļ 8 stundas, vakarā gaisma 5 izslēdzās un 8 no rīta ieslēdzās. Tāpat kā cilvēks ir gulēt. Mārupes lauksaimniecības centrā tiek uz vietas arī ražota cāļiem nepieciešamā barība. Šobrīd visvairāk tiek audzēta vistu šķirne ar nosaukumu Lohmann Braun, kas ir gan mierīgas dabas un kvalitatīva, gan ar ļoti augstu dējības rādītāju. Tiesa, vistai ir arī dažas īpašības, kuras nebūtu neliecina par miermīlīgu raksturu. Vista ir ļoti kareivīga. Vista ir, teiksim, ja viņi ēd pie tā sava barības trauka, tad tur viņi arī viņi ēdīs. Un cita vista turklāt netiks. Dažkārt nebēdnīgākās vistas pamanās arī izmukt no būriem, bet tās ātri tiek noķertas un nogādātas atpakaļ. Starp citu, ar vistu kopšanu uzņēmumā lieliski tiek galā 2 cilvēki. Mārupes lauksaimniecības centrs saviem pircējiem piedāvā arī 16 dažāda veida olas. Lūdzu, šeit ir vistas, kuras ir turētas brīvos apstākļos, ir mums izstrādāta līnija cip-cip. Tāpat arī piedāvājam cilvēkiem, kas grib ekstra svaigas olas. Šīs olas nonāk jau nākošā dienā pēc pārdošanas veikalā, un 9 dienas viņi skaitās kā ekstra svaigas olas. Un ir arī parastās būros dētās olas, kuras vēl arī mēs ražojam.